tiekamies jaunos Bigbendā muzikālā priekšnesuma laikā un taupām spēkus. Mums ir tas jādara. Jūs redziet, cik daudz punktus mēs rīķotēji guvām. Un Spāņi sāks raustīties no mums. Viņi nav karotāji Latvijas zemē. Esam atpakaļ Zemgales Olimpiskajā centrā un šobrīd jau orķestris spēlē daudz patīkamāku melodiju, jo Latvijas izlase uzvarēja otrā setā 25-23 dramatiskā galotnē un pa setiem rezultāts ir neizšķirts 1-1. Nu, tā kā šodien mums faktiski uzdevums ir pilnīgi skaidrs, uzvara ar jebkādu rezultātu. Vai 3, 4, 5, 6, nezinu, 7, 8 setos, bet galvenais uzvara. Jā, no 6, 7 vai 8 seti noteikti nebūs. Lai arī varbūt daudzie līdzstēji arī labprāt baudītu šādu volejbolu arī 8 setu garumā. Nu, maksimālais iespējamais ir 5 seti, bet, nu, kā jau Normunds teica, tad jebkura uzvara šodien garantē mums otro vietu, kas tātad garantē attiecīgi arī iekļūšanu kvalifikācijas turnīra 3. kārtā, kur būs jācīnās ar A grupas otru spēcīgāko komandu. Nu, šobrīd redzējāt vēl atkārtojumā fragments no iepriekšējā seta. Tiešām dramatiskā galotnē mēs tomēr izcīnījām uzvaru. Es domāju, cerams, ieguvām arī psiholoģisku zinām pārliecību un Spāņiem es ceru, ka tas viss ir ar mīnuszīmi. Nu, cerēsim, vērosim šobrīd notikumus. Mūsu komandas saspēles vadītājs Denis Petrovs ar servi sāk trešo setu. Lielisks bloks, bet bumba, diemžēl, izlido autā. Nedaudz, bet tomēr, nu, var teikt, Spāņiem Serhionodam paveicās. Bloks bija labs, bet, nu, bumba nedaudz izdoja ārpus. Bet, jebkurā gadījumā, mēs redzam, ka mēs Spāņus arī maz bišķiņ noķeram blokā. Ja runājam par komandu auguma centimetriem, jāsaka, Spāņi nav nekādi milži. Tas nu ir pilnīgi noteikti skaidrs, ne ar ko nav īpaši pārāki. Bet, nu, var teikt, diezgan kustīgi komanda. Tāds man ir iespējas. Jā, iespējas tāds, ka ļoti labi spēlē aizsardzībā Spānijas izlase arī blokā. Neapšaubām šī sadarbība bloks ar aizsardzības spēlē ļoti veiksmīgi. No arī Ibans Peres tādos ļoti svarīgos brīžos spēja gūt punktus, bet tagad mūsēji nesaprots elementārā situācijā. Nu, tur Ingram Ivanovam bija jāuzņems iniciatīvu. Nu, kļūdījās, tagad vēl saskrienas ar Aivaru Petruševicu. Nu, jāpamostas mūsēm. Jā, ir labi uzvar otrajā setā, bet ir jāturpina cīnīties. Uzvara vienā setā vēl neko nedod un neko negarantē. Tagad 2-0, trešā seta sākumā Spāņi atkal iegūst vadību. Nu, jāpamostas atkal mūsējiem. Nu, Aivars Petruševics. Nepārāk veiksmīgi un redzam uzreiz rodas problēmas. Denisam Petrovam jāceļ no 3,5–4 metriem. Uzreiz problēmas arī Hermanim Egliskalnam un veiksmīgs bloks Spāņiem. Protams, 3-0 šobrīd trešā seta pašā sākumā. 3-0 Spānijas komandas labā, tā kā redzam, ka iespējams šīs te mūsu psiholoģiskās attiecības pēc iepriekšējās uzvaras otrajā setā nav īsti saglabājušās un katrs sets sāks no jauna. Beidzot izdodas Ansim Medenim. Sitiens pa bloka augšu un autā. Un pirmais punkts Latvijas izlasē trešajā setā. Redzam, cik draudzīgi Latvijas izlase ir laukumā. Ansis Medens burtiski sabučo Ingaru Ivanovu. Jā, domāju, ka ne jau par to kļūdu. Neapšaubām, bet šobrīd sērvēja Ansis Medens Spāņu uzbrukums. Ai, neizdevās izvilkt. Žēl, Denis. Nu, maz drusciņi burtiski, kaut kādi 5–10 centimetri pietrūka. Viens no ražanākajiem Spāņiem, Jorge Fernandes, guva 4. punktu Spāņiem, 4-1. Pirmā tempa uzbrucējs. Bet tikmēr kāds pēc servē. Servē Ibans Peres. Atkal laba serve, Ansis Medens, nepārāk precīzi. Atkal Hermans Egliskalns un nedaudz nosēdies ir Hermans Egliskalns, bet, nu, protams, viss sākas ar sēriju uzņemšanu. Jā, nu šeit labi uzlikts bloks. Izskatījās, Hermans centās pa diagonāli apspēlēt, neizdevās 5-1 un Raimonds Vilde pieprasa pirmo pusminūtes pārtraukumu trešajā setā. Jā, nu jāsaka, ka otrajā setā mūsēja uzvaras vinēja tomēr uz tādu lielu urā, ja tā varētu teikt, ar labām skatītāju emocijām, ar labu
labu spēli. Protams, tādās veiksmes epizodēs arī tiesneša palīdzība. Protams, tur vienā no epizodēm. Tagad atkal spēle ir nedaudz pajukusi un rodas problēmas. Pajūka servi uzņemšana, ir problēmas uzbrukumā, ir problēmas Denisam Petrovam ar celšanu. Nu, nezinu, grūti spriest, ko varētu mainīt šobrīd Raimonds Vildi. Nu, atkal sūtīt laukumā Austrišs tālu. Nu, grūti pateikt. Ansis Medens šobrīd pirmkārt jāuzlabo servu uzņemšanu. Tas ir, ar to viss sāksies, jo šobrīd nav pārāk labi uzņemt servis. Nu, faktiski no otrās līnijas piespēles izpild Denis Petrovs, un pēc tam rodas problēmas uzbrukumā, un attiecīgi Spāņiem labs bloks priekšā. No, tagad Ibans Peres uzripina bumbu pa trosi. Aivars Petruševics, un Aivars Petruševics ar tādu pludmales volejbolu un raksturīgu māju sitienu gūsta otro punktu, 2-5. Trešā seta sākumā uz servis, lai līnijas stāsies Armands Celikāns. Man šeit kopumā Aivars diezgan labi iegājis spēlē, nomainot Lauri Iecelnieka vēl pirmā seta beigās. Jā, nu pretinieki izteikti neservē tieši Aivaru Petruševicu, servē vairāk Pāns Medeni, bet tagad Karmons Egleskalns 1-1 gūsta trešo punktu Latvijas izlasē un panāk 3-5 jau ne pirmo reizi. Karmons tieši 1-1 blokā apspēlē savu pretspēlētāju. Nu, volejbolā uzskata, ka vienu vīra bloks ir jāapspēlē jebkurā epizodē. Ja otrā piespēle ir kaut cik labi izpildīta, tad ir jāgūst punkts, bet tagad redzam pie tīkla saimnieko Spāņi. Apspēlē Viktor Koržuņevičs tur. Tāda apusēja sabakstīšanās, kurā pārāk bija Spāņi. Nu, bija labi izredzēt šeit izdotos gūt punktu. Ļoti svarīgi būtu. Nu, šobrīd nekā punkts Spāņiem. 6-3 viņi ir vadībā. Un serve Nauda. Atkal laba serve. Šoreiz Ansis Medens veiksmīgi uzņem. Aivars Petruševics un Aivars Petruševics no 4-4 raida bumbu. Spēcīgs uzbrukums. Nu, redzam Aivaru Petruševicu visā savā krāšņumā. Nu, jāsaka tā, paldies Dievam servi uzņemšanā. Aivaru pagaidām neaiztiek Spāņi. Un Ansis Medens pietiekami veiksmīgi tiek galā ar servi uzņemšanu. Varbūt Spāņu treneri nav pietiekami labi izanalizējuši mūsējo spēli. Nu, es Spāņu vietā vairāk tomēr uzservētu pa Aivaru Petruševicu. Bet ir labi, kā ir. Neteiksim priekšā neko Spāņiem, ja veiksmīga epizoda atkal mums un redzam Spāņu atkal neapmierināti. Acīm redzot, nu nezinu, par ko šobrīd neapmierināti. Acīm redzot, ka tagad šķērsoja laukuma centra līniju. Aleksandrs Pesēckis, Baltkrievu tiesnesis fiksēja pārkāpumu. Acīm redzot, vai un centra līnija, vai pieskaršanās tīklam, grūti spriest. Bet, jebkurā gadījumā punkts mums 5-6 un servēs Karmons Egleskalns. Jā, nu no 1-5 šobrīd mūsējiem izdevies attapties. Egleskalns servē arī veiks mūsu pusē. No bumbu gan spēlē. Arī tagad Egleskalns. Petrovs ceļ. Atkal Egleskalnam. Egleskalns uzbruk un veiksmīgs ar Karmons Egleskalns. 21 gads šim te puisim. Un viņš šobrīd panāka līdzsvaru uz tablo. 6-6 pašam servējot, gūst punktu no otrās līnijas. Un dzirdam atkal tribīns arvien skaļāk. Redzam arī šobrīd darbībā bungu skaņas, tauru skaņas un Karmons Egleskalns. Laba serve un pārējušā bumba. Un autā lido bumba pēc kad Spāņi nospēlē servi uzņemšanā. 7. punkts mums un no 1-5 šobrīd esam panākuši vadību 7-6. Nu, var teikt, izrāna viens visnotaļ nopietnus 6-2 mums pēdējās epizodēs un Latvijas izvirzīsies vadībā pirmo reizi šajā trešajā setā. Atgādināšu, pa setiem rezultāts ir neizšķirts 1-1. Un laukumā nedaudz paveicās šeit Spāņiem. Nekur tālu bumba aiz laukuma gala līnijas nepiezemējās. Nu, 7-7. Bet es domāju, ka tiešām mūsējiem ir pārliecība. Redzam, jau otro reizi mūsēja spējas likvidēt Spāņu izrāvienu. Tas ir svarīgi. Bet, nu, protams, vēlams būtu, lai nebūtu šādi te pārākumi. Un tagad bumba paliek spēlē. Spāņi. Un raida bumbu autā. Spāņu uzbrukumā. Līdz ar to tehniskajā pārtraukumā varam doties labā noskaņojumā. 8-7 un mums neliela pauzīte.
Ataque vuestro, cuando vais en tiempo arriba y largo, pasamos siempre. Arriba y largo y tiempo, ¿de acuerdo? Hola, vamos a hacer cambio de ataque, y luego tú con ese cambio de ataque. ¡Vamos! Un turpinām sākot šai dramatiskajai spēlei. 8-7 Latvijas izlase ir vadībā trešajā setā. Un serve Aivars Petruševics, ja nemaldos. Jā, Aivar Petruševics serve, bet Spāņiem izdodas gūt punktu. Pavisam nedaudz, bet bumba lido autā. Bet mēs redzam arī Spāņiem ir zināmas problēmas šobrīd. Punktu gulšana, tie punkti nāk diezgan tādā samocītā veidā. Jā, mūsu turpina cīnīties, un kā jau mēs te arī starp setiem savā starpā pārnājām, tad Spāņiem jāliek nervozēt pie līdzīga rezultāta. Viņiem ir problēmas, to mēs redzējām otrajā setā. Ja Spāņi aizies +5, +6, nu tad viņiem būs krietni vienkāršāk, bet tagad Viktors Koržeņevičs atkal tīkla vidū ir veiksmīgs un gūst vēl vienu punktu. Tas ir 9. 9-8. Viktors pats arī dosies servēt, redzam skatītājs atkal. Nu, prieks redzēt tik daudz skatītājs volejbolā. Nu, jāsaka, es neatceros pēdējo reizi, kad uz volejbolu bijuši tik daudz līdzekļi, bet redzam arī mūsu labākie volejbols pierāda, ka spēj sapulcināt vairāk kā, nu, manuprāt, vairāk kā 1000 noteikti šeit Zemgales Olimpiskajā centrā. Šodien ir, nu, kopējā ietilpība šai te halei ir kaut kur ap 2000, nu, iespējams pat vairāk kā 1000 noteikti. Tā ka... Es domāju, kāds pusotrs vismaz. Jā, tā varētu būt. Tā vizuāli pēc savas pieredzes. Nu, 9-9 šobrīd. Un kļūdās jau kuru reizi Spāņi. Šoreiz neprecīzi spēlē Spānijas volejbols un 10-9. Nu, protams, kā jau teicu, jāizmanto viss šīs iespējas. Spāņi kļūdās un tas nāk par labu. Tas neko labu par viņiem neliecina. Denis Petrovs atkal labi planējušā serve. Otrajā zonā Ibans Peres. Un joprojām spēlē veiksmīgs aizsardzībā Aivars Petruševics, bet nu tagad, jā, nu pēc tik veiksmīgām partneru darbībām aizsardzībā šādi kļūdīties nedrīkst. Hermans Egleskans šoreiz ne tā labākā epizode viņam. Nu, situācija bija sarežģīta. Jā, nu, neapšaubām, protams, bet nu jāatstāj bumbu spēlē veiksmīgi. Tur Aivars Petruševics nospēlē aizsardzībā. Šādās epizodēs tomēr nevajadzētu šādi riskēt, bet rezultāts ir līdzīgs, viss kārtībā. Turpinām veiksmīgi cīnīties ar krietni vien titulēto Spānijas izlasi 2007. gada Eiropas čempioni un vairāk kārtēji Eiropas līgas medaļnieki pēdējos gados. Šogad viņiem bronza Eiropas līgā, tas par Spānijas izlasi, bet tagad +1 mums un servē Sants Smedens. Un divas reizes pēc kārtas Spāņi kļūdījās servē. Pirmā tempa uzbrukums neiet cauri. Jā, Armands Cēlitājs, bet nu tur jāuzteic arī Denis Petrovs. Faktiski glāba bumba ar vienu roku, kas gāja gandrīz pāri, tāpēc nācās tā it kā firmīgi piespēlēt ļoti efektīvi. Skatāmies atkārtojumā, kā Denis Petrovs. Nu, bumba bija praktiski uz tieklu un Armands Cēlitājs. Ļoti veiksmīgi, efektīga epizode un +2 mums un pusminūtes pārtraukums jau Spāņiem. Tikmēr pusminūtes pārtraukums noslēdzies 12-10. Trešais sets pa setiem 1-1. Un šobrīd vadībā Latvijas izlasi. Nu, ļoti svarīgi šobrīd būt Ansim Medenim nekļūdīties servē. Nu, redzēsim, kas no tā sanāks. Nu, viegli planējušā serve. Spāņi samērā vienkārši to uzņem. No, diemžēl blokā neizdodas Aivaram Petruševicam. Nu, tāds viltīgs sitiens bloks auts, acīm redzam, Spāņas spēlēja. Jā, tur atkal 1-1 un apspēlēja šoreiz Aivaru Petruševicu. Ibans Peres atkal viena no šīm epizodēm, kad bija jāgūst punktu. Ļoti svarīga epizode un Ibans Peres automānu nepievilka. Kā jau teicu, tad
ceturtais rezultīvākais visa turnīra, visa kvalifikācijas turnīra spēlētājs viņš ir. Bumba pārgājas pāri Ekvatoram, ja tā teikt. Nu, neko nevar pārmest šeit Denisam Petrovam. Viņš centās glābt, cik varēja. Bet, nu, jāsaka, arī ļoti spēcīga serve spāņu volejbolistam Peresam. Nu, šobrīd neizšķirts 12-12. Nu, šeit atkal pa tālu izmeta, skrēja pakaļ un kļūdījās. Nu, labi, ka tā. Gribēju jau teikt, ka Ibans Peres ir arī labākais servētājs Spānijas izlasē, bet, nu, labi, ka to acīm redzot nepateica pirms šīs epizodes, jo savādāk viņš šobrīd sabojā visu iespēju par sevi. Šobrīd jau otrā laukuma galā servē gatavojas Armands Celitāns. Atkal planējušā serve. Laba serve, pat tālo diagonāli. Tagad Eigils Kauns uzņem. Nevars Petruševics. Un jā, Spāņi skar tīklu. Spānijas izlases viens no volejbolistiem. 10. numurs, tas ir Jorge Hernandez. Viens no ražinākajiem Spānijas izlasē. Bet tikmēr turpinās servēt Armands Celitāns. +2 mums 14-12. Nu tā redzam, ka pa viļņiem cīņa, bet nu patīkam, ka pārsvarā vadībā tagad ir mūsējā. Kļūdās Ibans Peres, vēl viena kļūda viņam, nu, redzam, notrīca roka arī Ibanam Peresam, un Latvijas izlasē jau +3. Redzam, Spāņi ilgi nevilcinās, uzreiz komandas galvenais treneris Fernando Muņos pieprasa vēl vienu pusminūtes pārtraukumu. Komandas atgriežas laukumā. Labs noskaņojums Latvijas izlases nometnē 15-12 trešā seta vidū. Nu, tā būtu jāturpina un tad jau Spāņus izdosies apspēlēt. Nu, pagaidām gan vēl pārāk to prognozēt, bet nu jāturpina cīnīties tādā pat veidā. Armands Celitāns. Tā laba serve. Ibans Peres. Nu, ļoti daudz uzbruka arī Ibans Peres. Tagad pirmā tempa uzbrukums. Viktors Koržaņevičs veiksmīgi saimnieko pie tīkla. Tur kāds skar tīklu, bet viss kārtībā. Apakšējo tīklu troses skar Grīgs. Tagad Ants Smēdenis. Lielisks. Kas tur ceļ? Un jau nav svarīgi, kas ceļ. Jā, Viktors Koržaņevičs gūsta 16. punktu. Dāmas un kungi, tehniskajā pārtraukumā dodamies labā noskaņojumā. 16-12 +4 Latvijai. Esam atpakaļ cīņā 16-12 Latvijas izlasa vadībā. Nu, šobrīd gandrīz izdevās arī 17. punktu iekrāt, bet nu nekas +4, tas bija lielākais pārsvars. Kāds mums tas ir bijis šajā mačā, vēl +4 bija pašā mača sākumā, pirmajā setā 6-2. Nu, tagad 13-16. Un servē Sergio Noda. Spāņu komandas uzbrucējs. Jā, Sergio Noda, ne tāds ražinākais vīrs laukumā, bet laba servu viņam. Ants Smēdenis arī veiksmīgs šajā servu uzņemšanā. Bet, jā, samīncinos arī es, bet nesamīcinās Aivars Petruševics. Gūst 17 punktus, 17-13 šobrīd. Ļoti svarīgas nākamās epizodes būs. Nu,
servējot Hermanim Egelskalnam. Iespējams mūsējiem, ja būs iespēja gūt vēl kādu punktu, nu, skatīsimies. Nu, tiešām ļoti svarīgs epizods šobrīd. Laba serve. Spāņi veiksmīgi uzņem. Veiksmīgs bloks un... Nu šeit Viktors Koržiņevičs neredzēja vienkārši, ka bumba viņam deguna galā, skatījās uz laukuma centru. Nu, sēdzēja nepaspēja vienkārši, bet, nu, bija izredzes. Spēlētāja māja, 8. numurs, Miguels Surgantes Martīnes. Nāk laukumā, viņš nomaina 5. numuru Marku Altājo. Pirmā šī spēlētāja parādīšanās šajā mačā. Tātad arī spāņi ievieš korekcijas, maina sastāvu. Planējošā serve. Aivars Petruševics, jā, tas ir tas, ko es teicu. Aivars Petruševics serve uzņemšanā, bet tagad Ingars Ivanovs veiksmīgs aizsardzībā. Hermans Egelskalns grūtā situācijā un, diemžēl, kļūdās Hermans Egelskalns, jā, vēsta mača galvenais tiesnesis un, diemžēl, spāņiem izdodas atkal atspēlēties 15-17. Nu, skatītāju atbalsts šobrīd mūsēm ir ļoti nepieciešams. Jācenšas tikt galā ar servi uzņemšanu. Aivaram Petruševicam, Ansim Meterim un Ingaram Ivanovam, tad jau viss būs kārtībā. Un šoreiz veiksmīgi servi uzņemšanā Aivars Petruševics. Tāda piešaut bomba, tur ir metrs pie sevis, izceļ Denis Petrovs un gūst punktu. Aivars Petruševics nedaudz atvēsina spāņu galvas 18-15. Nu redzējām, beidzot tikt izspēlēt kombinācija, salīdzinoši maz šajā mačā ir, bet, nu, to var arī saprast. Nu, Aivars tagad arī servēs. Aivaram ir diezgan laba serve. Laba, bet šoreiz tā ielido tīklā. Nu, jāsaka, servēt tīklā autā mēs šodien esam labāki. Tas nāk par labu mums, bet, nu, protams, tas nav vēlams, ir īpaši jau seta beigās. Nu, +2 Latvijai un servēs Spānijas izlases saspēles vadītājs Guillermo Hernans Ruperes. Jā, viņš arī komandas kapteinis. Arī pa Aivaru Petruševicu un tagad Ants Medens. Uzbruk spēcīgi spāņi un veiksmīgi aizsardzībā. Tagad mūsējiem iespēja Egelskalns. Petrovs ceļ. Medenim vēl viena iespēja un Ansis Medenis, dāmas un kungi. 19-16. Tas ir Ansis Medenis, kurš gūst 19. punktu. Izskaties caur bloķēta, starp bloķētājiem kaut kur izsiķi. Bet labā augstumā Ansis Medens uzbruk, bet tagad viņa labs draugs Viktors Koržiņevičs uz serves līnijas. Nu, kopumā jāsaka, ļoti laba atmosfēra valda Latvijas izlasē šajā te modelī. Un sliktus... Tagad spāņiem brīnuvaidā veidā izdodas glābt šo te bumbu, bet ar atkārtot mēģinājumu Armands Celitāns šoreiz gūst punktu 20-16. Jāsaka, tiešām arī šeit bija vai nu paveicās vai kā, bet tiešām spāņi ir izvilkuši vairākas, var teikt, mirušas bombas, kad jau liekas epizodi ir uzvarēta. Nu, labi, ka šo tomēr epizodi izdevās pabeigt par labu mūsējiem. Un 20-16, 5 punkti šķir Latvijas izlases no uzvaras 3. setā. Un turpina servēt Viktors Koržiņevičs. Laba serve, ļoti laba serve. Ibans Peres uzbruk. Veiksmīgi aizsardzībā Egelskalns. Tagad pats uzbruks. Nu, ļoti daudz ceļ, Hermanim Egelskalnam, bet viņš prātīgi šoreiz uzbruk. 2 vīru bloks. Viktors Koržiņevičs un Denis Petrovs trāpa bumbu. Netrāpa laukumā. Denis Petrovs centās viltīgi ar mājas sitienu gūt šo te punktu, raidot bumbu laukuma 9. bet šoreiz pavisam nedaudz pietrūka. Redzam Denis Petrovs tūplānā. Sarunā kārtējās kombinācijas ar saviem potenciālajiem uzbrucējiem. Tagad Aivars Petruševics veiksmīgs uzņemšanā. Egelskalns. Bumba spēlē. 3 vīru bloks un izdodas izsist 3 vīru bloku Sergio Nodam. Un tas ir 18. punkts spāņiem. Nu, ko šobrīd iespējams vajadzētu pieprasīt pusminūtes pārtraukumu, lai nomierinās mūsēji, un redzam Raimonds Vildi, nu nezinu, diez vai dzirdēja mani, bet pieprasa šo te pusminūtes pārtraukumu pie rezultāta 18-20. Nu, Latvijas izlasē tas ir 2. Līdz ar to šajā setā vairāk pārtraukumu nebūs. Viss ir kārtībā, bet tagad dzirdam, ko saka Raimonds Vildi. Nu, ja runājam par pēdējām epizodēm, jāatzīst, ka redzam mūsēji tomēr daudzveidojuši spēli. Nav vairs tikai tāda vairāk spēle uz Egliskalnu. Tas, protams, nāk par labu spāņiem.
grūtāk spēlēt, manuprāt, blokā. Gribētos tomēr redzēt vēl daudzveidīgāku spēli, jo no Egliskalnam šī slodze uzbrukumā. Redzēsim pēc spēles statistiku, bet paredz, ka šobrīd viņš sit 40% visas Latvijas izlases bumbu noteikti, bet tagad arī Aivars Petruševics no otrās līnijas gūst vēl vienu punktu. Tas ir 21. punkts mums, un redzam vēl vienu spēlētāju maiņu. Laukumā dodas 4. numurs Manuels Sevillano. Šāda maiņa bija, atcerēsimies, pirmajā setā. Viņš nomainījās Gustavo Delgado Escribano. Šāda maiņa jau ir ierasta. Un servē Latvijas izlase 21-18 mūsu ir vadībā. Neizdevās. Maz bišķiņ Denisam Petram pietrūka. Atkal kādi 5-10 centimetri. Bet tam bija, lai atstātu bumbu spēlē. Galvenais, ka mums joprojām saglabā vadība. Bija 3. desmitā. Tas ir ļoti svarīgi tīri psiholoģiski. Jā, šķiet, ka ar Manuelu Sevillano sūtīšanu laukumā arī Spānijas izlases komandas galvenais treneris cenšas pastiprināt serviju uzņemšanu. Manuels Sevillano varētu būt tāds kā latviešu Austris Štāls, kurš dodas laukumā serviju uzņemšanā, bet tagad mūsējiem tas netraucē gūt 22. punktu un panākt jau atkal patīkamo 22. Kā tu vilku piemēram, tā Austris Štāls klāt, tā var teikt. Austris Štāls šobrīd dodas laukumā. Mūsu komandā otrajā līnijā nomainās Medens. Skaidrs, ka pie izvietojuma, kad viņam būs jāspēlē pirmajā līnijā, noteikti notiks pretēji maiņa, bet Austris dodās uz servis līniju. Nevar teikt, ka viņam ir servi ļoti spēcīgi, parasti tāda viegla paliecienā, bet katrā gadījumā aizsardzībā un servis uzņemšanā viņš komandu pastiprinās. Tagad veiksmīgi aizsardzībā Aivars Petruševics. Hermans Egliskalns, dāmas un kungi. Spēcīgi, precīzi un gūst vēl vienu punktu Latvijas izlasei. 23-19, trešā seta galotne ir klāt. Šobrīd galvenais neizlaist šo pārsvaru, nesanervozēties, nesataisīt kaut kādus brīnums sliktā nozīmē. Un tagad Austris Štāls planējušā serve. Redzam no tīkla vidus apspēlē tur Armandu Celitānu. Tas ir Jorge Fernandes Valkarels, labs uzbrukums, un tikmēr Spāņiem maiņa. Laukumā atgriež Viktors Manuels, Mēra, viņš šķiet pirmoreiz tomēr laukumā. Nomainas saspēles vadītāji šobrīd pretinieki. Tātad otrs saspēles vadītājs un Hernans Rupers Guillermo dodas uz rezerves sola ar trešā seta galotni. Iespējams, lai iedot pārtraukumu. Lai bloku nedaudz pastiprinātu, es domāju, tieši tāpēc viņš tiek sūtīts laukumā. Tagad redzam neveiksmīgi uzņemts serve un diemžēl Spāņiem vēl viens punkts, 21-23, ja skatāmies no viņu pozīcijām. Latvijas izlasē šobrīd situācija nav tā labākā. Ibans Peres uz servis līnijas un atceramies, ar ko tas beidzās iepriekšējās epizodēs. Veiksmīgas servis sērijas viņam jācer, ka tagad tā nebūs. Ibans Peres. Nepārāk veiksmīgi uzņemts servi, bet viss kārtībā bumba spēlē. Tur Aivars Petruševics ar maiņas sitienu centās apspēlēt bloku. Armands Celitāns ceļ. Egliskalns uzbruk, bloks out, cenšas izsist Egliskalns, bumba spēlē. Ibans Peres, maiņas sitienu. Taču varēja redzēt, ka pretiniekam nebūs labu uzbrukumu, jo bija, zēmu bumba. Žēl, ka mūs nepiesedz. 23-23, nav psiholoģiski patīkami. Šo bumbu vajadzēja izcelt. Vēlreiz redzam atkārtojumā šo te epizodu. Veiksmīgi aizsardzībā nospēlē Spāņu. Rezultāts šobrīd 22-23. Nav neizšķirts rezultāts, bet ir +1 mums vēl. Tā ka jācenšas gūt punktu tagad. Ibans Peres. Laba serve un Spāņiem būs iespēja gūt 23. punktu. Redzējām saspēles vadītājs centās uzņemties varoņu lomu, gūt punktu, bet tagad Hermans Egliskalns, dāmas un kungi. 24-22, ļoti svarīgs punkts mums. Šis bija tiešām viens no svarīgākajiem punktiem šajā setā. Un mūsu Latvijas izlasē būs vismaz 2 setbumbas. Cerēsim, ka pietiks ar vienu. Jācer. Kas tad servēs? Servēs Armands Celitāns. Viņam laba planējošā serve. Skatītāji piecēlušies kājās, jūs jau redzat. Seta uzvaras gaidās. Izdodas labs pirmā tempa uzbrukums. Atkal sekmīgs ir neviens cits kā Jorge Fernandes Valkarels. Un spēlētāja maiņa atgriež 6. numurs Gustavo Delgado Escribano. Tātad Sevillano dodas uz rezerves solu un mums vēl viena setbumba. Arī šobrīd ļoti svarīgi gūt punktu un izvirzies vadībā pa setiem ar 2-1 jau būtu pavisam patīkam. Šobrīd pamatīgs troksnis šeit Zemgales Olimpiskajā centrā.
Mums vienam otru sadzirdēt kļūst arvien grūtāk. Denis Petrovs izceļ tīkla vidū. Diemžēl Viktors Koržiņevičs šoreiz pieviļ savu komandu, ja tā varētu teikt, bet viņš to neapšaubāmi nevēlējās darīt. Redzam, pats neapmierināts. Neko jāturpina cīnīties. 24-24. Šeit uzmanēja, kāds būs uzbrukums. 24-24, bet mums ir uzbrukuma tiesības. Un servē Sergio Noda. Jā, izlaidām šo te it kā drošo pārsvaru 23-19. Un šobrīd jau zināms psiholoģiskais pārsvars Spāņiem. Veiksmīgi spēlē aizsardzībā Austrišs Stāls. Vēl viena iespēja Ibans Peres.